Nākamais stāsts par kādu nepatīkamu tēmu – asistenta pakalpojums. Ilgi gaidīts, ieviests no 1. janvāra, ļoti vajadzīgs, taču līdz šim neesam saņēmuši nevienu pozitīvu atsauksmi par to. Skaidrosim, kāpēc tā? Apvienībā Apērons ikdienas griežas cilvēki, kas dažādu iemeslu dēļ nevar vai nevēlas saņemt asistenta pakalpojumu. Dažiem bērniem ir atteikts pakalpojums, jo viņi spēja paši sevi apkopt. Laumai savukārt pakalpojums ir atteikts, jo viņi daudzas lietas nespēja izdarīt. Es par asistentiem cīnos, man liekas, kopš Lauma ir diagnoze uzstādīta, jo es esmu sapratusi, ka tas ir nepieciešams vispār nākotnē un jebkurā civilizētā sabiedrībā šie asistenti invalīdiem pienākas. Veicot apsekojumu pie Laumas, pašvaldība atzina, ka asistents viņai ir tiešām nepieciešams. Savukārt Labklājības ministrija vēstulē izklāstījusi argumentus, kādēļ Laumai un viņas ģimenei tomēr vajadzēs iztikt bez šī pakalpojuma, ko, kā Ines stāsta, bērni saņem pie līdzīgām diagnozēm civilizētās valstīs. Pakalpojums ir jauns un kā dzīve rāda, ļoti pieprasīts. Ja. Tajā pašā laikā varam atzīmēt, ka tas gan klientiem, gan pašvaldībām, gan arī ministrijai, kur strādāja pie šī pakalpojuma dizaina, ja, tas bija kā lēciens augstā ūdenī, jo īstenībā mēs neviens īsti nezinājām, kā tas reāli praktiskajā dzīvē izvērsīsies. Pakalpojums izvērsies visai diskutabls, lai neteiktu vairāk. Vēl kāds uzskatāms piemērs, ka sistēma īsti labi nedarbojas, ir fakts, ka asistenta pakalpojums tiek atteikts cilvēkiem, kas saņem īpašās kopšanas pabalstu. Šie divi atbalsta veidi cilvēkiem tiek piešķirti pilnīgi dažādiem mērķiem, un arī regulējošās normas nenosaka, ka, ja cilvēks saņem kopšanas pabalstu, viņš nevar saņemt asistenta pakalpojumu. Minētie noteikumi patiešām neparedz šo atrunu, ka, ja ir izsniegts atzinums par īpašo kopšanu personām, kuras ir vecākas par 18 gadiem, ka tad mēs šādu atzinumu nevarētu sniegt. Tātad kopšanas pabalsts saņemšana nenozīmē, ka cilvēkam var atteikt asistenta pakalpojumu. Cilvēku sašutumu izraisījusi arī atskaišu sistēma, kādu sociālie dienesti piemēro asistentu pakalpojumu sniegšanai. Lai saņemtu asistentu, ir nepieciešams izziņas no katras vietas, ko cilvēks plāno apmeklēt ar asistenta palīdzību. Tātad, piemēram, ja asistents vajadzīgs, lai cilvēks varētu apmeklēt kādu koncertu, iespējams, sociālais dienests varētu prasīt izziņu no mākslinieka, kur koncerta apmeklējums tiek plānots. Šīs te visas atskaites un izziņas pirmām kārtām, jāsaka tā, ne jau mēs arī to no brīvas gribas un tā, ka mums tā patikās patrēnkāt cilvēkus, ka mēs tā izdomājām, ja vienkārši tā voluntāri. Tas ir tomēr saistīts ar budžeta līdzekļu izlietojumu, un mums ir daudz visu šīs te kontrolējošās institūcijas, un tāpēc arī šajā ziņā var saprast pašvaldības, kuras ar dubultu uzmanību, ja jau a priori, jau galvā, teiksim, domā, kas būs, ja ieradīsies pie mums kādi kontrolieri un pateiks, kā te jūs uz konkrētu invalīdu Jāni, ja esat šo te naudiņu tam asistentam izlietojuši. Interesanti, ka cilvēkiem ar redzes traucējumiem asistenta pabalsts saņemšanai nav nepieciešams izziņas un neskaitāmas atskaites. Bet cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir jāatskaitās par katru iestādi, ko tie apmeklē kopā ar asistentu. Par šo jautājumu Labklājības ministrija ieteica vērsties Saeimā, lai gan to vajadzētu darīt pašiem Labklājības ministrijas darbiniekiem, jo tieši viņi saņem mūsu nodokļu maksātāju naudu par ministru kabineta noteikumu izstrādi, nevis Apvienībā Apērons vai kāda cita nevalstiskā organizācija. Mēs jau no tām kļūdām un no tās pieredzes visi mācamies, ja, un varbūt pēc gada, ja, ka būs viņi jau iestrādājušies ar šo pakalpojumu, mēs par visām šīm šodienas problēmām pasmiesimies. Ja. Laumai un viņas ģimenei gan smiekli nenāk, un visticamāk arī nenāks, jo šobrīd Laumai slimība strauji progresē, un viņai ir nozīmēta paliatīvā aprūpe. Visticamāk, valstī ir lētāk, ja cilvēku dzīve ir īsāka nekā noteikumu sastādīšana un izskatīšana.